Latvijas labākais kanoja airētājs olimpietis Miķelis Ežmalis Rīgas Tehniskajā universitātē apgūst datorzinības un tiecas pēc visaugstākajiem rezultātiem. Viņa sapnis ir olimpiskā medaļa, un šī mērķa sasniegšanai vienīgais līdzeklis ir smags darbs un piesātināta treniņu programma. Man ir pārsvarā trenažieru zāles, ziemā tas ir tagad šajā laikā, un daudz ir jāpeld. Protams, arī skriešana ir. Un, kad būs sniegs parādīsies, tad arī sāksies attiecīgs lapošana. Vasarā, protams, ērēšana. Pirms svarīgiem startiem bieži virsroku ņem sportista azarts, liekot strādāt līdz spēku izsīkumam un riskam pārpūlēties. Jo ir uznāk tas uztraukums, ka gribās sasniegt arvien labāku rezultātu, un tad attiecīgi sāk darīt arvien vairāk treniņos, lielākas slodzes uzlikt, un tad ir vieglāk dabūt traumas un saslimšanas svarīgiem startiem. Kā zināt, vai vezums, ko Miķelis uzkrauj savai sirdī, nav pārāk liels? Viņa kolēģi Datorzinātnes un informācijas tehnoloģiju fakultātē ir izstrādājuši sistēmu, kas ļaus sekot cilvēka sirds veselībai arī tad, ja ārsts atrodas tālu projām. Bezvadu kardiogrāfs seko cilvēka sirds ritmam un kardiogrammu nepārtraukti sūta uz ārsta datoru. Pēc līdzīga principa iespējams nolasīt arī asinsspiedienu. Galvenie ieguvēji no šādas sistēmas būs sportisti un sirdslimnieki atvesaļošanās periodā. Mēs paņēmām par pamatu viena liela ražotāja standarta kardiogrāfu, kuram uzprojektējam speciālu modulīti, kas nodrošina šim kardiogrāfam šo te bezvadu saiti. Uzliekam viņam elektrodus, un tie arī ir vienīgie vadi, kas viņa sistēmā vispār eksistē. Tālāk no kardiogrāfa informācija bezvadu ceļā, šī gadījumā ar Bluetooth palīdzību, tiek pārraidīts kādā no datoriem. Pacients var mierīgi staigāt pa palātu, iziet koridorā, teiksim, un viņam vadu saite nav ar datoru. Un informācija datorā nonāk pie daktera. Mēs klīnikā pārbaudījām, ka šis attālums var būt nodrošināts 9–10 metru attālumā, atkarībā no ēkas konstrukcijām. Ja versija ar Bluetooth datu pārraidi nodrošina sistēmas darbību aptuveni 10 metru attālumā, tad nākamais līmenis, datu sūtīšana internetā, ļauj pacientam ar mobilo kardiogrāfu doties uz sanatoriju vai citu vietu, kur pieejams bezvadu internets. Un trešais variants – neierobežota lietošana mobilā telefona uztveramības zonā. Pēdējās iestrādes, kas vēl šajā jomā iet, ir tātad aprīkot vai nu pašu kardiogrāfu ar mobilā telefona moduli, vai izmantojot šo te saites moduli un mobilo telefonu, tad panāk to, lai šādu kardiogrāfu mēs varētu vietot praktiski jebkurā vietā. Kaut vai ejot sēņot vai makšķerējot. Laboratorijas apstākļos sistēma darbojas nevainojami, bet līdz sēņošanai mobilā daktara sabiedrībā vēl daudz darāmā. Telefona tīkls ir būvēts tā, lai datus saņemtu, nevis noraidītu. Datu pārraidīšanas ātrums ir zemāks nekā datu saņemšanas ātrums, bet mums tieši interesē datu noraidīšanas ātrums. Un otra problēma ir telefona tīkla neprognozējamais noslogojums, jo viņš ir atkarīgs no tā, cik daudz cilvēku tajā dotajā brīdī lieto to tīklu. Ar asinsspiediena mērītāju tā situācija ir patīkamāka, jo tur tas noraidāmais datu apjoms ir ļoti niecīgs. Un tas reāli praktiski ir pielietojams un strādā. Cilvēks var veikt savas ikdienas gaitas, savus darbus. Viņš var ātrāk atgriezties aktīvā darba atmosfērā. Līdz ar to no vienas puses tas uzlabo viņa atvesļošanās periodu, uzlabo viņa dzīves kvalitāti. Pašreizējo reformu rezultātā pacients un dakteris ir ļoti attālināti viens no otra, sevišķi lauku rajonos. Mēs dakteri tuvinām pacientam. Sākot darbu pie bezvadu kardiogrāfa, pētnieki diez vai spēja iedomāties, ka tieši viņi palīdzēs noraidīt sportistu sirds ritmu Baltijas ceļa 20. gadadienai veltītajā skrējienā. Šķiet tikai retais nav dzirdējis, kā skan sirdspuksti Baltijai, bet lielākā daļa nenojauš, ka tas ir RTU un citu Latvijas gudro prātu nopelns. Un vienā vakarā piezvanīja mūsu ārstu biedrības prezidents Apiņkungs, un izstāstīja savu sāpi, ka pēc organizatoru domām
skrējējus jāpavada sirdspukstiem. Ka viņi ir vēršies pie vairākām pētniecības iestādēm gan Igaunijā, gan Lietuvā, tā skaitā arī Latvijā, un visi ir saņēmuši atteikumu. Vakar padomāju un sapratām, ka šajā gadījumā mēs arī varam izmantot precīzi šo pašu tehnoloģiju. Būtiski 5 dienu laikā tika pārbūvēti kardiogrāfi, skrējēju vajadzībām, lai varētu, šo sirsniņas pukstus no skrējēja, pieregistrēt un pārvērst viņus skaņā. Tika izgatavoti 2 kardiogrāfi, tad viens no tālienes puses, otrs no viņas puses, un uzrakstīta speciāla programmatūra, kas uztvēra šos kardiosignālus un pārvērts viņus skaņā tajos sirdspūkstos. Cilvēki Latvijā, Lietuvā, Igaunijā un citur pasaulē ar strētu elpu sekoja skrējienam un klausījās, kā neatkarību atguvušo tautu sirdis pukst vienā ritmā. Mēs varējām to nodrošināt. Par to bija prieks. Pētnieku nākamie uzdevumi ir samazināt kardiogrāfa strāvas patēriņu un uzlabot programmatūru, lai tā būtu ērti lietojama nevien zinātniekiem, bet arī ārstiem un pacientiem. Tikmēr Miķelim Ežmalim nākamais gads būs smags. Sākas atlase 2012. gada vasaras olimpiskajām spēlēm Londonā.